Jauna diena un jauns melns uz balta raidījums. Un šajā reizē raidījums top Latvijas dienas priekšvakarā. Un tas ir notis, uz kurām mēs šajā dienā turēsimies. Un, protams, atgādinājums, ka kārtējo reizi šis raidījums tiek ierakstīts Valsts kancelēs inovāciju laboratorijā. Paldies viņiem par viesmīlību. Rihards Bambals ir šeit, un mums ir pievienojies arī Latvijas bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtins. Sveiki! Sveiki! 11. novembris. Kas tas ir? Jo šobrīd es ieeju veikalā un ir diezgan agrs novembris, bet mēs jau redzam Ziemassvētku rotājumus. Agrāk mēs tomēr redzējām, ka ir kaut kāds starposms, kur mēs redzam ļoti daudz latviskās tematikas atgādinājumam visiem. Kas ir 11. novembris? 11. novembris ir diena, kad mēs Latvijā, ne tikai bruņotos spēkos, bet visa Latvijas sabiedrība pieminam savu uzvaru 1919. gadā, kad Latvijas armija ar sabiedroto palīdzību šeit patās Rīgā dažus 100 metrus no šejienes, Daugavas otrā pusē, ļoti veiksmīgi izdzina no Rīgas Vācu un Krievu apvienotos spēkus. Tā saucamo Bermontu armiju. Tā mūsu lielā pirmā uzvara bija neatkarības karā. Man šeit ir ļoti interesants, šī raidījuma kontekstā mīti, protams, ir par to, kāpēc tad īsti Lāčplēša diena, vai ne? Un es arī meklēju, protams, skatījos. Nē, gluži. Izrādās, ka pie tā vainojams, pie šīs leģendas, pie nosaukuma došanas šai dienai vainojams ir neviens cits kā Kārlis Skalbe, tobrīd jaunāko ziņu literārais redaktors. Un viņš esot izmantojis tādu lāču plēšu apņēmību, lāču plēšu garu, lai apzīmētu šos varonību, ar kādu latvieši cīnījās, lai nosargātu Rīgu, un pēc tam arī padzītu šos Bermontu un Avalovu spēkus gan no Pārdaugavas, gan vēlāk arī prom no Latvijas pavisam. Bet, kas, manuprāt, ir interesanti, ir, ka sākotnēji viņam nebija piemiņas diena, vai ne? Viņi pirmo reizi sāka gadu vēlāk atzīmēt 20. gadā un deva tikai ordeņus, Lāčplēša kara ordeņus. Tas ir tas, kāds šis datums ieguva to nozīmi, bet līdz pat 28. gadam tam pat nebija īsti tāda plašāka sakara vispār ar citiem bruņotiem spēkiem. Tas bija vienkārši datums, kad pasniegt tiem, kas ir karojuši, tiem, kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarības nosargāšanu, šos te ordeņus. Bet tad pamazām tas kļuva par tādu plašāku armijas svētkiem, ar parādēm un vispārējo to, ko mēs zinām mūsdienās. Ne tikai armijas, es tomēr atļaušos pateikt, tas jau 20. un 30. gados pagājušā gadsimtā bija datums, kad sabiedrība pieminēja šo uzvaru, šo Rīgas atbrīvošanu. Atceramies taču mūris pie prezidenta pils svecīts. Tas jau visu laiku ir bijis. Un pēc manas atmiņas 1989. gadā pirmo reizi atkal. 88. man šķiet. Ap to, jā. Kad cilvēki atkal sāka to darīt. To nevajag tikai ar armiju asociēt, tā ir visa sabiedrība. Ja mēs runājam par šo svecīšu nolikšanu, kādos vēl veidos un kur vēl mēs varam atzīmēt šo dienu? Cēsīs, man šķiet, ir diezgan lielā kustība ar svecīšu nolikšanu. Visur, jebkur. Faktiski visā Latvijā, visās lielākās un arī mazākās pilsētās notiek pasākumi. Un faktiski visos šajos pasākumos ņem dalību arī bruņoto spēku, karavīri, zemesargi, jaunsargi, jebkurš no mums. Un ja netiek uz šiem pasākumiem, tad no seniem laikiem es atceros tā tradīciju ielikt secīti. Logā, protams, jā, un ne tikai Rīgā, kur pie pilsētas mūriem tradicionāli mēs esam gājuši jau pēdējās 10 gadēs, bet arī tieši tā, katrs pats mājās var darīt. Un kas ir vēl mazāk svarīgi, noteikti skatītāji arī tie, kas mūs ne tikai klausās, bet skatās YouTube, būs pamanījuši, ka mums ir kaut kas piesprausts, jā, visiem te pie atloga šīs lentītes, vai ne? Tas arī ir veids, kā atzīmēt Lāčplēša dienu un vispār un patriotu, ne tikai nedēļu, visu mēnesi. Vai ir pareizais veids, kā pielikt lentītes? Māri, kā ir pareizi? Armijā mēs nesam piestipram šīs lentītes šādā veidā. V formātā vēlams ar šādu te pogu piestiprināt. Mums ir tāds armijas karavīru atbalstītāju fonds Namejs. Un katru gadu šīs pogas nedaudz savādākā dizainā izlaiž. Tad mēs šādā veidā
pieminam Latviju. Bet kāpēc V formā? Kāpēc V? Labs jautājums. Bet, ja tā nopietni, tas gan dizainiski, gan tomēr arī šis uzvaras simbols vispārējais. Jo es apskatījos arī, ieskatījos, kā saka, un dažādi skaidrojumi. Protams, viens V ir angliskais, Victory, uzvara, otrs ir 11. Protams, V11 gan jau, ka noteikti arī vēl kāds mīts, bet zinām, jā, dažādām tautām dažādi simboli šajos pašos datumos, vai ne? Mēs zinām, ka ir arī Britiem, kanādiešiem, tiem, kas karoja šajā laikā arī, Lielā kara piemiņas diena. Tieši tā, viņiem savukārt ir magonis tajā pašā datumā, kas pie žaketes atloga ir. Interesanti, starp citu, šīs magonis ir pārņēmuši arī Ukraiņi. Tieši vēl pirms 22. gada viņi ar magonēm aizstāja šos Georga Lentītes. Jo Ukrainā karš sākās jau 39. gadā, kā mēs zinām. 1939. gadā. Un tas nebija saistīts tikai ar Padomju Savienību. Paldies jums abiem par ieskatu 11. novembrī. Jau, kad mēs kādā reizē parunāsim arī par 17. novembru, virzīsim šīs tradīcijas tālāk, bet šajā reizē mēs tev esam aicinājuši šeit, lai parunātu par dezinformāciju, kas saistīta ar Latvijas armiju, ar bruņotajiem spēkiem. Un pirmais piemērs ir par to, ka NATO dalībvalstis nepildīs savas saistības un neaizsargās Baltijas valstis. Tā, skatāmies uz piemēru, mēs redzam arī citātu. Ja jūs esat Baltijas valstis un domājat, ka esat nākamie, tad man nav jautājumu, ka agrāk vai vēlāk būs konfrontācija ar NATO. Jā, tā laikam būtu jāatzīmē, ka šis ir no aizvadītās nedēļas vienā ļoti plaši pazīstamā Telegram kanālā, kas bieži apmelo Latviju un izplata dezinformāciju, tāda antifašisti Pribalciki, savācot 267,000 skatījumu. Viens ieraksts izplata dezinformāciju par to, ka ASV it kā uzmet Baltijas valstis un nedosies Baltijas valstīm palīgā, kas, protams, neatbilst patiesībai, jo atsauce, uz ko viņi atsaucās, ir konkrēts citāts no aizsardzības sekretāra Amerikas Savienoto Valstu Lloyda Austina noklausīšanās ASV senātā, kur, kā mēs tūlītās varbūt tās arī dzirdēsim, viņš saka kaut ko pavisam citu. If we don't send the resources, does that increase the probability that someday we'll have to send young Americans into the European theater? Absolutely, Senator Reid. I think, as we said earlier, if Putin is successful, he will not stop at Ukraine. And if you're a Baltic state, you're thinking, I'm next. And there's no question in my mind that sooner or later there will be. He will challenge NATO, and we'll find ourselves in a shooting match. Proti, doma tur ir pavisam vienkārši. Viņi nogriez gan jautājumu, gan arī aizsardzības sekretāra daļu no viņa atbildes, skaidrojot, principā, ka tad, ja mēs kā Amerikas Savienotās valsts nesūtītu pietiekamu palīdzību Ukrainai, tad mums visticamākais nāktos sūtīt savus karavīrus jau karot nākamreiz, iespējams aizstāvot Baltijas valstis, jo tas varētu draudēt pāraugt plašākā konfliktā, ja Krievija netiktu apturēta jau Ukrainā. Tā nav arī pirmā reize, kad mēs kaut ko tādu dzirdam, par to ļoti daudz tiek runāts. Kā jūs atspēkot šo, jo cilvēks saklausās, ka NATO atstās, pametīs Baltijas valsts nākamās? Pirmais ir jāsaprot, kas ir runātājs. Viņi sev sauc par antifašistiem, zinot, kas ir Krievija. Mēs saprotam, ka tie ir nevis vienkārši Krievijas fašisti, tie ir fašisti Kubā. Un no taisnības, tieši tā kā kolēģis jau teica, tur ir pilnīgi nekas. Viņi melo. Un tas ir kaut kādā momentā pats gan vienkāršākais, gan arī sarežģītākais cilvēkam, kurš ir šādā dezinformācijas burbulī dzīvojis, paskaidrot, kā tu atspēkos pilnīgus melus. Tie ir meli, vienkārši jūs paši dzirdējāt. Viņi nodarbojas ar melošanu jau diezgan ilgu laiku, šie tā sauktie antifašisti. Viņi nodarbojas ar iebiedēšanas kampaņām, vērstām pret Baltijas valstīm, pret mums, pret karavīriem, pret citiem. Bet to, ko mēs esam ļoti skaidri sapratuši, viņi ir margināļi. Un tādēļ tagad mēģināt viņiem tik lielu uzmanību veltīt, tas būtu bišķi tā nepieklājīgi. Labi, tad mēs viņiem nepievēršam uzmanību, un mēs esam tālāk ar nākamo naratīvu.
Arī šis ir ļoti interesants piemērs. Otrais narratīvs, kas tiek izplatīts, ir par to, ka Latvijas armija veido 2 ciparu skaitlis karavīru, un mums ir 3 padomju tanki. Tas tāds tipisks izsmiešanas narratīvs, izmantojot humoru, kas it kā bieži zinām strādā, iet pāri dažādiem arī stereotipiem, strādā arī uz auditorijām, kas varbūt ikdienā neuzķertos tik viegli. Bet tomēr tu ielaic labā jokā, un tev ir vēl šie pieminētie tanki. Ar to vai labā mēs varētu vēl pastrīdēties noteikti. Tieši tā. Skaitlim jāpieliek vismaz dažas nulles vēl klāt, kā mēs ļoti labi zinām, ja mēs paskatāmies, cik mums karavīri ir. Cik mums ir karavīri? Aptuveni 7,000 profesionālais dienests, plus aptuveni 10,000 zemesargi. Tad paskatāmies, cik nulīts ir jāpieliek pie šī skaitļa klāt. Mums ir ļoti laba tehnika, gan ko Krievu tankus iznīcināt, ja kāds izdomā kaut ko darīt. Mums ir ļoti laba tehnika gan pašiem, gan sabiedrotajiem. Kā šis cilvēku skaitlis gan profesionālā armijā, gan zemesardzē ir audzis kopš 24. februāra 2022. gadā? Viņš aug stabili un kvalitatīvi. Tas ir ļoti svarīgi uzsvērt šos abus faktorus, gan skaitlis aug, gan arī kvalitāte. Un tas, ko mēs ļoti skaidri redzam, kad Latvijas sabiedrība saprot, ka valsts aizsardzība ir faktiski visas sabiedrības atbildība. Un aizvien vairāk mūsu līdzpilsoņi izvēlas vai iestāties zemesardzē, jeb iziet rezerves karavīru apmācību. Kāda ir atšķirība starp šiem abiem? Tātad rezerves karavīrs iziet apmācību, kas ir 3 nedēļas. Viņš tiek ieskaitīts rezervē un ar dažu gadu intervālu viņu iesauc uz mācībām. Zemesargam, lai viņš būtu pilnvērtīgs zemesargs, arī jāiziet tikpat ilga apmācība, šī 21 diena, bet viņš tad noslēdz šo zemesargu līgumu un pilda zemesarga pienākumus. Mēs rēķinamies arī vismaz 1 mēnesis gadā. Nākamais narratīvs, kuru mēs arī vēlamies pievērsties, un man personīgi ir žēl, ka šāds vārdu savienojums ir gūst tik lielu popularitāti, bet tas tiešām ir izplatījies, un to izmanto pa labi, pa kreisi par to, ka valsts aizsardzības dienests, kas tikko šajā gadā ir sācis iesaukt, un jau pirmais iesaukums pieredz to, kāds ir valsts aizsardzības dienests realitātē, kā gatavo tikai lielgabalu gaļu. Šis vārds savienojums lielgabalu gaļa. Tas nāk no Krievijas, no Padomju Savienības. Ja mēs paskatāmies, kā Krievija karo uz doto momentu, viņiem cilvēki ir lielgabalu gaļa. Viņiem cilvēks nav vērtība vispār. Un te pašā laikā paskatāmies, kā karo Ukrainas bruņotie spēki. Par cilvēkiem tiek domāts. Par cilvēkiem tiek domāts visos iespējamos veidos. Gan kā viņus ekipēt, gan kā viņus apmācīt kvalitatīvi, gan arī pēc tam operācijas laikā visos atbalstīt ar visiem iespējamām ieroču sistēmām. Un mēs esam daļa no rietumu kultūras. Es uzsvēršu ne NATO šoreiz, bet no rietumu kultūras. Mums cilvēks vienmēr ir bijusi vērtība. Mēs esam maza tauta, maza valsts, bet varena. Un tādēļ mums ir jādomā par cilvēkiem. Un tas ir, kāds vienkārši mēģina šos Krievu vēstījumus patiešo projicēt pret Latviju, bet es domāju, mūsu sabiedrība ļoti labi saprot. Sanāk, principā, ka tas, kā Krievija ir skatījusies vienmēr uz savu armiju, ne tikai pagājušo pasaules karu, bet principā visus savus pēdējos karus, vairāk gadsimtu garumā, kur cilvēks nav vērtība, un vēl tajos karos, kur tiešām karoja ar lielgabaliem vai ne, nevis ar kaut kādu modernāku tehniku, viņi to projicē to, kā viņi redz sevi arī uz mums. Jā, un viņi domā, ka mēs to tik vienkārši arī šādu triviālu vēstījumu arī paņemsim mūsu sabiedrība. Viņi tik vienkārši arī akceptēs, bet tā gluži nav. Bet, Rihards, kur tas parādās Latvijā? Kur tiek izmantots šis vārdu savienojums? Šis savienojums tiek kā tāda kritika pirmā lietotu, lai, principā uzreiz pret dienestu, pret zemesardzi, pret šo rezervistu apmācību, respektīvi visām šīm iespējām, kā cilvēks varētu iesaistīties visaptvarošajā valsts aizsardzībā, tostarp pielikt savu roku, audzēt kaut kādu gatavības kultūru, tā arī, lai galu galā rokas nedarab krīzes situācijā, jebkādā parastākajā tā skaitā.
Viņi saka, ka nevajag šito visu. Jūs esat visi lielgabalu gaļi. Viņi mēģina nosist to entuziasmu vēlmu cilvēkiem pievienoties valsts aizsardzībā. Bet šajā datumā, šajā nedēļā, kad mēs gatavojamies Lāčplēša dienai, gatavojamies 18. novembrim, manuprāt, ļoti svarīgi akcentēt cilvēkiem, ka tās ir pilnīgas muļķības. Jo, ja mēs paskatāmies, ko uz doto momentu dara šie pirmā valsts aizsardzības dienesta, pirmā iesaukuma jaunieši, viņi faktiski ir integrēti profesionālā dienesta vienībās. Viņi strādā uz mūsu patrijām, viņi strādā uz mūsu pašgājēju haubicām, viņi mācās par sakarniekiem, viņi mācās faktiski visu to pašu, ko profesionālā dienesta karavīri. Uz visu kaut ko nopietnāk nekā lielgabaliem strādā, vai ne? Viņiem nav jāskrien pa lauku, visticamāk. Arī jāskrien ir, starp citu, tu no tā nekur Bet nav neliksies. jābāk droši no lielgabala, es pieļauju. Bet tas, ko es gribu teikt, kad mēs gatavojam karavīrus, lai viņi būtu profesionāli. Atgriezīsimies septembrī, kad norisinājās valsts aizsardzības mācības Namēs. Arī tad tika izplatīta dažāda dezinformācija saistībā ar šīm mācībām. Un viena no frāzēm bija par to, ka Namēs ir radīts tam, lai kaitinātu, provocētu Krieviju. Daži komentāri no manas puses, ja tomēr drīkst. Pirmais, tās bija valsts visaptverošas aizsardzības mācības. Pirmo reizi mēs arī publiski teicām, ka mēs nemācām tikai bruņotos spēkus. Mācībās piedalījās visa sabiedrība, visas ministrijas vingroja. Man liekas, izglītības ministrija pēc manas atmiņas nebija iesaistīta, tomēr nedaudz savādāks fokus, bet visas ministrijas, visas nozares bija ļoti iesaistītas šajās mācībās. Kādēļ tas ir svarīgi? Lai, tieši tā kā tu teici, lai krīzes situācijā mēs visi saprast, kas mums ir jādara. Jo ne jau tikai armija vien aizsargā valsti. Valsts aizsardzība tas ir visai valsts. Jā, mašīnai ir jāstrādā uz šo vienoto mērķi. Numur 1. Numur 2. Runājot par šo konkrēto piemēru, provocēt Krieviju. Ko mēs tur varam provocēt Krievijā? Mēs redzam, kas ir Krievija. Mēs to redzam īstenībā jau no 2008. gada, kad Krievija uzbruka Gruzijai. Nesaskatīja varbūt viena daļa. 2014. gads. Krievija uzbruk Ukrainai. Vēl neredzēja. Ja tagad vēl joprojām pēc 22. gada neredz, kas ir Krievija, tad, ko mēs tam cilvēkam vairs varam palīdzēt, Rihard? Tur ir grūti, ja kāds tādu jautājumu vispār uzdod, tad varbūt ir jāiziet atpakaļ uz skolu un jāsāk mācīties vēsture. Varbūt jāievieš skolās tāds priekšmets kā loģika, kas, starp citu, dažreiz palīdz salikt domas pareizi. Bet es domāju, tas ir mums jāsaprot. Mēs esam suverēna valsts, mēs varam rīkot mācības, kur mēs gribam. Mēs viņus varam rīkot tikpat labi kā Kurzemē, kas ir tālāk prom no Krievijas. Mēs viņus varam rīkot Latgalē vai jebkurā citā novadā. Un es domāju, tāds arī notiksies. Atbilstoši valsts aizsardzības vajadzībām, plāniem, nepieciešamībām, tas viss tiks arī darīts. Un arī jāsaprot tie spēka izmēri, kas ir kas ir Latvijas spējas un arī tās NATO spējas, kas pie mums ir izvietotas, viņas jau nav paredzētas un vispār uzbrukumā. Viņas ir tāpat kā tas ir NATO pamatā aizsardzības spējas, aizsardzība pret kaut kādu iespējamu provokāciju no Krievijas puses, ko iespējams ir palielināt, tad, jo tā nepieciešamība būtu ļoti straujā laikā, lai cīnītos par, kā saka, pirmo pārkāpto robežu centimetru no pirmās minūtes, bet tas spēka apjoms, viņš nav tāds, lai vispārībā uzskatītu Krieviju, ka mēs gatavojamies viņiem uzbrukt. Tā ir tiešām retorika, un tā ir tiešām tāda manipulācija, informatīva. Vai tas manipulācija ar vārdu? Iebiedēt vai tikai? Dezorganizēt varbūt pat vairāk, lai sētu šaubas cilvēkos, vai tiešām to vajag. Varbūt mēs tiešām provocējam, bet varbūt tiešām nevajag. Varbūt nevajag vispār armiju, un viss būs labi. Tādas lietas var būt. Mērķi varētu būt dažādi. Mums nevienmēr vajag mēģināt atrast loģiku tur, kur viņas nav. Kremļa dezinformācijas narratīvos, un bieži vien tie narratīvi tiek izmesti 20 versijas dažādas vienlaicīgi, lai sētu kaut kādu apjukumu, haosu, maldinātu par patiesajiem, iespējams, Krievijas
varas institūciju mērķiem vai darbībām. Tā ka nemeklēsim loģiku tur, kur viņas nevienmēr ir. Šis ir jāatcerās. Bet es domāju, domājot arī par šodienas epizodi, viens no potenciāliem mērķiem varētu būt, protams, mazināt kaut kādu vēlmi aizstāvēt, iesaistīties tajās valsts iespējās, ko valsts piedāvā aizsargāt mūsu valsti vienā vai otrā dienesta veidā, kurus mēs jau te pieskārāmies diskusijas gaitā. Ukraina, starp citu, to spilgti parādīja 2014. un 2022. gadā. 2014. gadā mēs varējām redzēt, ka faktiski Kremlis, Krievija bija ļoti veiksmīgi strādājis. Un ne jau 13. un 14. gadā, viņi bija strādājuši aptuveni 10 gadu iepriekš jau tā, investējušies, lai grautu šo Ukrainu no iekšienes. Un viņiem bija grūti ar šo sabiedrības izpratni, kas tad ir valsts aizsardzība, kādēļ valsts ir jāaizsargā. Un vai vispār ir jāaizsargāt valsti? Tāds triviāls jautājums. Viņi izturēja, viņi noturējās, un mēs redzam, kā faktiski ir Ukraina kā valsts mainījusies. 22. gadā viņi faktiski sastapās ar kaut ko pilnīgi pretēju Ukrainā. Ļoti tāda, monolīta valsts sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība. Tas ir svarīgi uzsvērt. Ne jau armija tur bija izšķirošā, pilsoniskā sabiedrība izšķirošā. Jā, jo cilvēki arī nebēga, viņi gāja un darīja to, ko viņi var izdarīt, lai aizsargātu savu valsti. Un tagad saldējā ēdienā mums ir vēl kāds dezinformācijas narratīvs, un saldējais ēdiens ir Sēlijas poligons, kurš, kā saka dezinformatori, iznīcinās mežus un pļavas, traucēs tur mītošos dzīvniekus, kā bildē varam novērot, traucēs govīm, padarīs par neiespējamu reģionu etisko iedzīvotāju saratnīgo dzīvesveidu, viņiem nāksies aizbraukt. Tiks atsevināts cilvēku īpašums, nojauks mājas, fermas, pat kapsētas, zemi atdos NATO militāristu vajadzībām. Poligonā gatavos ASV lielgabalu gaļu karam pret Krieviju. Poligons tiks izmantots, lai apspiestu Krievijai draudzīgos Latgales iedzīvotājus, un valdība melo, ka poligons attīstīs reģionu. Labākajā gadījumā cilvēkiem būšot iespēja mazgāt amerikāņu saimnieku traukus un podus. Varbūt sāksim no šī vēstījuma, ko Kremlis ļoti grib iepotēt mūsu sabiedrībā. Paši sev viņi mēģina to iepotēt, ka tas tā tiešām ir, bet mēs to ļoti labi zinām, ka tas tā nav. Draudzīgi pret Krieviju, draudzīgie Latgales iedzīvotāji, kā tur bija teikts. Mācības namēs to ļoti skaidri parādīja. Faktiski, kas ir kas? Sabiedrības attieksme pret bruņotajiem spēkiem bija pārsteidzoši draudzīga. Kā man kolēģi teica, tur pāris vietās bija pat ķiršu lietus. Dodās mūsu kolona cauri pilsētai, Krāslavu, ja es pareizi atceros, un vienkārši tur kungs ar spaini ķiršus puišiem. Man vajag šo video, es piesakos, to redzēt. Kas tam atgādiniet? Varbūt tiešām tas arī kaut kur nofilmēts, jā. Viņi gribētu, lai tas tā būtu. Mēs ļoti labi zinām, ka tas tā nav. Protams, ir cilvēki, kas fiziski dzīvo Latvijā, Liepājā, Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī, Krāslavā, bet viņi faktiski garīgi, mentāli atrodas pat ne vienkārši Krievijā, bet Kremļa mauzolejā. Ļeņina mauzolejā viņi dzīvo, teiksim tā. Tā tas notiekās, diemžēl. Bet tādēļ mēģināt teikt, ka visa Latgale ir tāda, tās ir muļķības. Skatāmies tālāk. Sēlijas poligons būšot, kas tur vēl bija aprakstīts, tās ir pilnīgas muļķības. Iznīcinās dabu. Iznīcinās dabu ar mājas. Jā, tie ir principā divi galvenie vīrusi. Jā. Dažādās variācijās. Arī Ādažos mēs ļoti labi varam redzēt. Ādažu poligons. Daba nav iznīcināta, lai ko, bet pret savu dabu. Mēs, Latvijas bruņotie spēki, izturamies ar ļoti lielu pietātu. Un tas ir ne tikai pie mums, tā ir daļa no rietumu kultūras, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs redzam Krievijā. Mēs ar ļoti lielu pietātu izturamies pret savu dabu, jo mēs šeit dzīvojam un dzīvosim. Mēs neesam tā kā siseņi, kas atnāk un tur visu izposta un tad dodas tālāk. Meklē jaunu. Jā, mēs neesam siseņi, mēs šeit dzīvojam. Šīs ir mūsu mājas, tādēļ mēs par dabu vienmēr esam domājuši un ņemam lielu rūpi.
Kādēļ šis poligons ir svarīgāk varbūt paskatīties, vispār ir vajadzīgs? Ja šī pieminētā Krievija būtu mīļi, draudzīgi dzīvojusi, būtu attīstījusi savu valsts ekonomiku, domājis par cilvēkiem, būvējusi ceļus, būvējusi raķetes uz kosmosu, uz Marsu, lai brauktu. Viss būtu varbūt ļoti, ļoti skaisti. Bet mēs ļoti labi redzam, ka viņi cenšas dzīvot kā siseņi. Kā siseņu bars. Viņi tagad mēģina nopustīt vienu Ukrainas reģionu, tad nākošo reģionu, Bahmutu, tagad Avdijevka. Tas viss ir ļoti labi redzams. Tad mums ir jābūt gataviem. Un jau iepriekš diskutētais jautājums par sabiedrotajiem. Viņi ir bijuši gatavi un ir gatavi šeit būt. Lai viņi šeit būtu un lai viņiem būtu spējas ne tikai šeit, teiksim tā, sēdēt kazarmā, neko nedarīt. Tas nav karavīra dienests. Karavīrs nesēž kazarmās. Karavīrs visu laiku vingrinās un uztur savas militārās iemaņas. Viņam ir vajadzīgs poligons. Ādažu poligons priekš mūsu vajadzībām nepietiek ar šo poligonu. Tad Mazu. Ja mēs gribam, lai būtu vēl vismaz viena brigāde, NATO brigāde šeit jau uz vietas Latvijā, tad mums ir vajadzīgs vēl viens poligons. Tādēļ mēs arī esam priecīgi par šo Saeimas lēmumu, kad ir izveidots šis likums par Sēlijas poligonu izveidi, un notiek darbs pie viņa izveidošanas. Kā ar kādām ekonomiskajām iespējām, noteikti jau no tā paša Ādažu stāsta pieredzes ir iespēja izdarīt kaut kādus secinājumus, ko tas nozīmē vietējām pašvaldībām un kopienām darba vairāk, darba vietu kaut kādu, darba mazāk, kā īsti tas izskatās tajā? Tā būtu nedaudz varbūt tāda spekulācija, mēģināt tā salīdzināt viens pret viens Ādažus ar Sēlijas poligonu, bet tomēr, jo Ādaži ļoti tuvu Rīgai, tādēļ tur nedaudz varbūt ir sarežģītāk, bet ja mēs runājam, pirmkārtām, vienai daļai arī bruņoto spēku karavīru būs iespēja dienēt tuvāk viņu dzīvesvietām. Tiem pašiem kolēģiem, jauniešiem no Latgales reģiona un no Sēlijas reģiona. Tas ir numur 1. Numur 2. Protams, kad attīstīsies ekonomika. Protams, Ādaži to ļoti labi parāda. Varbūt tās ar nelielu humoriņu tas pastāst. Tad, kad cik jau gadi, 8 atpakaļ, kad ienāca sabiedroto spēku Latvijā, tad mums bija tās humors, kad labākās picas Latvijā ir dabūnams kur? Ādažos. Un kādēļ? Kāpēc? Tādēļ, ka tur ir itāļu kontingents. un kolēģiem no Itālijas, viņiem tāds tā kā ierakstīts ir gainos nedaudz. Viņi nevar vienkārši apēst, viņu it kā nacionāla ēdienu. Ja viņš neiekomentē kaut ko, neiedod tādu mazu padomu. Nē, man vecā māte saka, ka, redz, lai pica būtu labāka, tad tur vajag, tur kaut ko pievienot tādu un šādu. Un tad vienu brīsniņu tiešām bija šīs parastās pizzerijas, tur bija neraksturīga augstu kvalitāte. Tagad, man liekas, visur Latvijā viņas ir diezgan augstu kvalitāti. Mēs zinām, no kurienes tas atnāca pie mums. Visu Latviju. Tā kā es domāju, gan Jēkabpils, gan Aizkraukles novadam šis būs. Šis ir iespēja loks attīstīt daudz vairāk tieši gan infrastruktūru, gan arī vietu ekonomiku. Bet klausies, Staki, mums par to narratīviem bieži, kam to vajag? NATO vajag vai mums vajag to poligonu? Kā saka? Bet mēs jau esam NATO. Vai ne? Sāksim ar to, ka mēs tā pretnostatīšana arī daļa no Krievijas tādas manipulēšanas ar mūsu sabiedrības viedokļiem. Mēs esam NATO. Es esmu NATO karavīrs. Mani kolēģi Latvijas bruņoto spēku karavīri ir NATO karavīri. Tā kā tas ir vajadzīgs mums, un mēs esam daļa no NATO. Tādēļ tas ir vajadzīgs arī NATO. Runājot par dezinformāciju un atkāpjoties nedaudz no narratīviem, mēs to esam apskatījuši. Tu esi tos gāzes un apgāzes un izskaidrojis mums arī. Kas ir pamatā tam, ka cilvēki izplatīja šādu dezinformāciju, kādas ir dezinformātora ambīcijas? Viņi vienkārši grib pasmieties par mūsu spējām, viņi grib ietekmēt kaut kādus procesus, kas slēpjas apakšā. Vai viņiem vienkārši dota komanda tagad runāt par to un dezinformēt par to? Es domāju, viņi ir sadalāmi šie dezinformatori vairākās grupās. Viena ir vienkārši liederīgie idioti, kas dalās ar šādām muļķībām bez kritiskās domāšanas. Tādēļ arī man bija tas
komentārs par loģikas nepieciešamību, mācīties loģikas, kā tādu skolās varbūt padziļinātāk. Bet otrs, diemžēl, ir jāapzinās, kad ir cilvēki, kas ar to pelna naudu, man ir tāds zināms aizdoms, kuriem tas ir uzdevums. Tas ir veids, kā Krievija ietekmē ne jau tikai tuvās kaimiņu valstis. Viņi faktiski strādā pret visu brīvo pasauli, pret rietumu sabiedrību kā tādu. Krievija cenšas ar savu darbību ne tikai ietekmēt lēmumu pieņēmējus, bet arī polarizēt sabiedrību. Jebkura sabiedrība, kas ir polarizēta, jau pat par sevi ir vieglāk ietekmējama. Daļa no sabiedrības, ja tā var teikt, militārā slengā runājot, ierokās ierakumos. Viņus ar normālu komunikācijas veidu, tradicionālu komunikācijas veidu ir ļoti grūti sasniegt. To ļoti labi varēja redzēt Covid krīzes laikā. Un, tā hipotēze ir tāda, ka uz to ļoti pastiprināti strādāja tieši Krievijas speciālie dienesti, lai polarizētu sabiedrību, lai tādā veidā vairotu šo liederīgo idiotu pulku, kas ir viņiem, kuru viņi varētu manipulēt un raustīt viņus aiz dažādām aukliņām. Tas jautājums, kas mums radās raidījuma gatavošanas laikā, bija par to, vai šādas dezinformācijas aktivitātes varētu ietekmēt to, kā mēs aizstāvamies, kā mēs spējam aizsargāties reāli uzbrukuma gadījumā. Es to piemēru jau īstenībā devu sarunas laikā par Ukrainu. Tur ļoti klasisks, es domāju, tas tāds hrestomātisks piemērs. Sabiedrība, kas nav līdz galam gatava šādām lietām, Ukraina 2014. gads, un sabiedrība, kas tam ir gatavojusies, un ar to es nedomāju tikai pilsonisko sabiedrību, bet arī valsti kā tādu. Viņi, gadu es šoreiz neatceros, varbūt tu atceries gadu, kad viņi aizslēdza visus Krievijas mēdījus Ukrainā. 2019. 20. Es tiešām neatceros. Krietni brīdi ātrāk par mums. Jā. Un tas bija ļoti izšķirošs faktors. Viņi faktiski izņēma tādu ļoti spēcīgu ietekmēšanas instrumentu Krievijai ārā, kas par šo laiku ir vēl paralēli attīstījies, diemžēl, ir šī noslāņošanās sociālos tīklos, dažādos burbuļos. Es domāju, jūs jau esat runājuši par tiem dažādiem telegramu kanāliem vispār, jo arī šis jau dotais piemērs no tā sauktajiem antifašistiem, kas ir fašisti paši, ja? Kur te viņi dzīvojās, kur te viņi savus vēstījumus izplata? Telegram kanālos. Tā kā... Vai tev liekas, ka aizsardzības jomas kaut kā tie dezinformācija un, es pat gribētu teikt, informācijas ietekmēšanas operācijas, viņas kaut ko īpaši atšķirās no visām citām tēmām? Mēs esam iepriekšējos raidījumos veselības tēmu, dažādas krāpniecības schēmas, tēmas ir dažādas, vai arī kuras mēs monitorējam, bet, teiksim, aizsardzības nozara kā tāda, vai viņa ir interesantāka tādām manipulācijām informatīvā telpā no potenciālā pretinieka puses nekā citas jomas? Viņi primāri fokusējās, es domāju, nevis uz kādu konkrētu jomu, viņi fokusējās uz uzticības graušanu valstī, valsts vadībai un, es atļaušos izmantot tomēr terminu, klasiskajiem mēdījiem. Jo tas ir tas, ko, ja tev izdodas veiksmīgi graut uzticību valsts vadībai, tad tu netici, ko viņi saka. Ja tu vēl paralēli esi pilnīgi sagrauts uzticību klasiskajiem mēdījiem, tad vienīgais, kas paliekošie cilvēki smeļās informāciju, ir no antifašistiem, es tagad tā vulgarizēju, no dažādiem plakanā zemes piekritēju burbuļiem. Tāda mums arī, diemžēl, ir Latvijā. Es biju ļoti pārsteigts par to, ka tāda... Es tieši šorīt lasīju izrāvumus no diskusijām par plakano zemi. Tas bija interesanti. Bet, Rihards, es zinu to, ka tev interesē kāds jautājums par zemesardzi, un tev ir arī narratīvs par zemesardzi.
Jā, man šajā nedēļā, kā saka, gaidot Lāčplēša dienu un gaidot arī 18. novembri. Uzrakstīs iesniegumu. Varbūt arī to, bet... Vai šī būs tā epizode, pēc kuras Rihards uzrakstīs iesniegumu? Bet ne tikai noteikti Rihardu tas varētu interesēt, bet varētu interesēt arī daudz mūsu klausītāju, skatītāju, proti, tiem, kas šobrīd domā, flirtē ar to ideju, stāties, nestāties zemesardzē, būt, nebūt. Viens no viedokļiem, kas ir dzirdēts, kas sabiedrībā arī ir tas narratīvs izplatīts, ka zemesardze tas jau tikai tāds hobijs vien ir. Ko tu atbildētu, ko tu komentētu tiem, kas tā saka par zemesardzi? Tagad tā, es pēc tam palūkšu, lai man viens kolēģis šo atbildi noskatās, un viņš man pēc tam verificēs, vai es būšu spējis to pareizi atbildēt, jeb nē. Jo tad, kad viņš ir zemesargs jau ilgstoši, un kad viņam pasaka, ka zemesardze ir hobijs, viņš dažreiz tikai apvainojās, dažreiz ļoti apvainojās. Un tad jautājums, kādēļ? Jo tagad tā paskatāmies, kas ir zemesarga dienests. Zemesarga dienests, es pats arī esmu bijis sākotnēji zemesargs, nedaudz vairāk kā gadu, un tad iestāju pārgāju profesionālajā dienestā. Tu ziedo valstī savu brīvo laiku, tu ziedo šim dienestam savus sestdienas, svētdienas. Tu ziedo laiku, ko varbūt savādāk tu būtu ar ģimeni pavadījis, ja vienkārši aizbrauc ekskursijā, lai apgūtu šīs militārās iemaņas. Tā ir viena lieta. Nākošais, kā tas dienests izskatās. 18. novembrī skaisti parāda, dalība parādē ļoti skaisti, bet parāds varbūt arī ļoti augstā laikā, pieņemsim, 18. novembris var būt arī tad, kad ir -20 grādi. Tur arī nedaudz jānosalst ir mācības, nakts, lietus, ierakums, rudens, pieņemsim, kāds tagad novembra vidus jau var būt gan kā tagad +5 grādi, var būt arī -15 grādi. Tur jābūt ļoti lielam ekstrēmistam, lai tas būtu hobijs. Tā ir daļa no šīs pilsoniskās sabiedrības vēlmes un izpratnes, ka valsts ir vērtība. Pienākums tas ir. Pienākums sajūta. Jā, pienākums sargāt savu valsti. Jo tā ir vērtība pati par sevi. Brīvība ir vērtība. Absolūti. Šī ir skaista nots, uz kuras noslēgt šo melns uz baltu raidījumu. Un man šķiet, ka ir laiks arī nelielam produktu izvietojumam. Es izdomāju, ka es to tā saukšu. Jā, neliels reklāmas, kā saka, moments. Daudzi no tiem apskatītiem narratīviem, kurus mēs šodien pieskārāmies aizsardzības tēmai un vēl detalizētāk un vēl vairāk, ir pieejami rokas grāmatā pret dezinformāciju atpazīt un pretoties, ko valsts kanclere ir izdevusi aizvadītā gadā, bet kas šobrīd arī jebkuram interesantam ir pieejami digitālā formātā mājaslapā melnsuzbaltu.lv. Un šajā tieši tā, tur ir apkopoti dažādi narratīvi, ko Kremlis ir izmantojis gadu desmitiem jau pret Latviju, kopš 90. gadiem, kad mēs diezgan skaidri pateicām, ka gribam būt daļa nevis no Kremļa postkoloniālās struktūras, bet daļa no Eiropas Savienības, daļa no NATO. Daļa no brīvās pasaules. Daļa no brīvās pasaules, tieši tā. Un universitāšu pasniedzēji, profesori savos arodos, tostarp tie, kas fokusējās arī uz aizsardzības tēmām, ir atspēkojuši lielu daļu šo Kremļa narratīvu. Tā ka gan to, ko mēs pieskārāmies šodienas epizodē, gan daudz ko citu, varbūt tās, ko nepaspējām, tas ir pieejams rokas grāmatā un aicinu iepazīties visas klausītājas un skatītājas. Un es savukārt izsaku vēlmi, ka varbūt nākamo mēnešu laikā šī būtu tā grāmata, ko deputāti vicinātu atrodoties Saeimas tribīnē. Tas būtu ļoti noderīgi, jo ja mēs nesaprotam šos pašus pamatus, kā strādā Kremlis, jo to dezinformāciju Latvijā jau primāri izprata Kremlis, tad mēs neesam soli priekšā, bet esam soli iepakaļ. Tad mums jāzina, kā viņi strādā. Rihardai, mēs tiekamies nākamajā svētku epizodē, un par ko mēs runāsim. Jau varētu teikt, sagaidot 18. novembri. Tagad mēs runājām par 11. novembri. Nākamais ir 18. Jā, paldies visiem, kas klausījās Melns uz baltu kārtējo epizodi. Ja tiekamies jau drīzumā, 18. novembra valsts svētku priekšvakarā, kad mēs gatavojot kliņģerus, gatavojot svētku galdu. Cerams, ka jūs klausīsieties šajā laikā arī Spotify vai YouTube vai citās vietnēs, kur pieejams mūsu raidierakstu jaunākā sērija, kur mēs pievērsīsimies tieši kā ir dienēt.
kā ir sargāt Latvijas valsti, un jautāsim to jauniešiem, kas to ir sākuši salīdzinoši nesen, kā ir būt daļai gan no valsts aizsardzības dienesta, kā ir būt daļai no zemesardzes, un ko tas nozīmē viņiem, un atspēkosim arī vienu otru mītu noteikti par to, kas saistās ar dienestu. Un, ja kādam ir interese, starp citu, es arī ielikšu iekšā mazu reklāmu. Drīkst? Produktu izvietojums. Protams, ja kādam ir interese par dienestu, valsts aizsardzības dienestu, jeb zemesardzi, ejiet uz mūsu mājaslapu kļūstikaravīrs.lv. Tur tālāk jūs atradīsiet visu nepieciešamo. Pievienojieties! Paldies tev par būšanu kopā ar mums šajā Melns uz balta. Tiekamies nākamajā, un, ja tev ir jautājumi vai tu vēlies ziņot par dezinformācijas gadījumiem, melnsuzbalta.lv.